Šodien, 8. septembrī, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tiek atklāta izstāde Lido pastu balodīti. Izstādē aplūkojam unikālu Latvijas pastu pasmaru kolekciju, kas veidota kopš Latvijas valsts 1918. gadā iestājās Pasaules pastu savienībā, un tā uzticēja Latvijas pastam sniegt pastu sūtījumu pakalpojumus. Toreiz valstis vienojās apmainīties ar savām izdotajām pasmarkām, kas ļāva veidoties šādai unikālai kolekcijai. Šobrīd Latvijas pasta pasmaru kolekciju veido vairāk nekā 200 dažādu valstu pasmarkas, un izstādes apmeklētāji varēs aplūkot aptuveni 180 oriģinālās pasmarkas. Izstāde Lido pasto balodīti interesantiem būs pieejama no 9. septembra līdz 17. oktobrim Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Pils laukumā 3. Aicinām apmeklēt unikālo izstādi, jo pasmaru kolekcija ikdienā nav pieejama publiskai apskatei. Iepriekšējo reizi interesanti varēja to aplūkot 1989. gadā.